Ar kādu obligāciju rīku var darboties arī juridiskās personas? Ja? Nē, juridiskas personas tas ir tikai privātpersonām. Juridiskas personas var ieguldīt Latvijas valsts obligācijas, kuri to var paprasīt bankai, lai viņa noskaidro, kādas obligācijas ir pieejamas, jo tur parasti tās obligācijas kotējas biržā. Tur bišķiņ sarežģītāk, bet arī tur nekāds nodoklis parasti nav jāmaksā. Varbūt tāpēc tās biedrības, māju biedrības, būdami juridiskās personas, tomēr izvēlās bankas depozītu, jo tas ir vienkāršāks un varbūt pieejamāks rīks viņiem. Vienalga tur jāmaksā. Jāskatās labi par juridiskām personām. Tas ir nedaudz savādāk. Bet tas ir vienīgais, kāpēc es to pieminu, tāpēc, ka tas ir vienīgais piemērs, ko es zinu, ka kāds izmanto bankas depozītu. Man cita, diemžēl, nav zināma. Arī privātpersonas ļoti bieži.